Bija man viens klients uzņēmējs, jā, diezgan liels, kurš pazaudēja riktīgi lielu naudu, uzņēmumu, attiecības aizgāja par pieskaru. Viņam riktīgi melnā svītra dzīvē viņam ieslēdzās. Nu, lūk, es gribu pastāstīt vienkārši, kāpēc kaut kas tāds notiek ar tādiem uzņēmumiem, jā. Uzņēmēji daudz ir kaut ko tādu piedzīvojuši, ka viņam aiziet par pieskaru visu pasākums. Kāpēc tas ar viņam notiek? Uzņēmēji ir īpaša cilvēku kategorija, kuriem ir spēja, ja, dabiskā, turēt nodomu, fokusu uz nodomu. Viņi vienkārši mauc. Ja, viņam tur ir vēlme, nodoms, ko viņš grib tur sasniegt vai materiāli. Es nerunāšu tagad par tiem iemesliem, kāpēc viņš to grib, jo tur bieži ir kompensācijas mehānismi tajā visā strādā. Tā ar to arī visur jāstrādā, jo tas ir arī viens no, kāpēc vispār kaut kas tāds viņam notiek pēc tam. Nu, lūk, viņš ir cilvēks, kurš spēj šo nodomu turēt. Bet nodoma mērķis, jā, galvenais ir ļoti, ļoti augsts parasti. Iekšējais dziļais, varbūt pat vārdiski tas netiek, bet dziļais, uz ko gribās, jā, tas ir kaut kas augsts. Nekad nav gana. Nu, lūk, un dzīve, lai cilvēkam piespēlē apstākļus no konkrētu iemeslu dēļ, lai viņš norūdās, lai viņš varētu kaut ko, vai nu kaut kādas prasmes iegūt, vai nu kaut kādas spējas iegūt, vai nu kaut kādas psihiskos stāvokļus. Psihiskie stāvokļi, kā parasti ir pats galvenais, kā vispār viss notiek dzīvē, visi tie pārbaudījumi. Un lai tas cilvēks, tas uzņēmējs varētu nonākt kaut kādā citā vispār līmenī, uzņēmējdarbības un vispār savas šitā realizācijas, caur uzņēmējdarbību līmenī, viņam ir jāiet cauri šādiem apstākļiem. Un ejot viņam cauri, tikai tad viņam parādās, ka viņš var kaut ko lielāku uzbūvēt, jo tad viņam ir trūkstoši elementi, ja? Trūkstoši elementi tādā ziņā, ka ir kaut kas liekas, no kā vajag atbrīvoties. Bet, kad viņš no tā atbrīvojas ar tiem smagajiem apstākļiem, tad viņš ir spējīgs tālāk izkļūt. Tas ir viens no variantiem, kāpēc par kaut kas tam līdzīgs notiek. Tad arī pastāstīšu par otro variantu. Bet, kur ir, tā var teikt, ne problēma, bet neziņa tādu cilvēku. Neziņa ir tāda, ka ar visu to, dēļ kā tie apstākļi dzīvē viņam notiek, viņš varētu atbrīvoties daudzreiz vienkāršāk, daudzreiz ātrāk, daudzreiz nesāpīgāk, lai nav tik sāpīgi, jā, un tiem apstākļiem nevajadzētu notikt. Nu, nevis nevajadzētu, viņi nenotiks viņa dzīvē. Jo viņam nebūs caur tiem apstākļiem jāatbrīvojas no tā, no kā viņš jau būs ticis vaļā. Līdz ar to viņš sev atvērs šo milzīgo izaugsmes potenciālu, tā kā zaļo gaismu, visi krustojumos, un viņš tik var maukt. Viņam vairs nav sarkanā gaisma, citas mašīnas apstājušās, lūk, šāds pasākums viņam ieslēdzās uzreiz. Kas te ir? Kādā veidā tas notiek? Lūk, pieņemsim, tas cilvēks arī ir, jā, viņš caur tiem apstākļiem atrod mani, atnāk pie manis, mēs viņam taisam diagnostiku, es viņam rādu, skaties, kur šitais tevī sēž, paskatāmies, jā, kur dēļ tā, tas tev traucēs tur nokļūt, jā, ko tu gribi, tev no tā viss jāatbrīvojas, ja tu negribi, lai tev kaut kas līdzīgs atkal atkārtojas dzīvē. Viss, un sākam darbu. Sanāk, viss tas melnais, tas pasākums notika priekš viņa tikai dēļ tā, lai viņš atnāk pie manīm un viņš atrisina tās visas lietas. Ja viņš būtu pirms tam atnācis un atrisinājis, tam visam nevajadzētu notikt, un viņam tas dzīves ceļš, tas biznes un viss šitais visa savādāk vispār virzītos uz priekšu un tālāk. Lūk tāds stāsts. Un otrā lieta, kāpēc vēl tāds viss kaut kas notiek? Jo cilvēks, kad taisa biznesu, jā, viņš ir tāds mērķtiecīgs ar nodomu, riktīgi mauc, bet tas viss pasākums ir kā kompensācija, lai, teiksim, statusu iegūtu, varu iegūtu, piķi iegūtu, citi, skaties, daļ negatīvajiem kaut kādiem iekšējām sajūtām, lai kaut ko pierādītu, lai citiem pierādītu kā parasti, lai nekad nejustos tā, kā tur mani vecāki, kad nabadzīgi, vai tur, lai citiem pierādītu, jā, vai tur, lai varētu tur, kur es gribu braukt, jā, atkal, nu viss šitais pasākums, lai varu būt, lai man būtu, lai es valdītu pār cilvēkiem, viss kaut kāda šādi. Un tas viņu tur atved. Bet viņa īstais aicinājums, jā, pilnīgi kaut kāds arī ir. Viņam ir tās cilvēks, kuram nav nodoms, viņš nevar biznesu uzbūvēt. Nu, kuram nav tādas prasmes, viņš nevar uzbūvēt biznesu. Tātad viņam jau tas dotība ir, talants ir, jā. Viņš ir pēc dabas tāds. Bet ja viņam nebūtu tie kompensācijas mehānismi, viņš tāpatās savu talantu šo realizētu, un viņš ietu jau uzreiz tajā virzienā, kas ir viņa aicinājums, tas īstais pasākums. Kad viņš kompensē, viņš iet kaut ko
kas viņam izdodās, vai kur ir izdevība, ja, un tad pēc tam atkal viņam lielie problēmas, viss pakaļā, jā, varbūt viss sabrok, vai arī citiem ir, teiksim, viņš sasniedz, un tad viņš jūtās vēl sliktāk, nu, riktīgi, jo ir it kā tam vajadzēja atrisināt manas problēmas, tas radīja vēl lielāku to tukšumu iekšā un smagumu. Un kāpēc tas viss ir? Tāpēc, ka tas bija kompensācijas mehānisms, tika mukt prom no kaut kā, nevis ar to atrisināts. Un tika arī izvēlēta kaut kāds virziens, ne tas, kas tev patiešām tev ir tavs, jā. Kaut gan, ja to nebūtu tās, tu būtu uzreiz pastrādājis un atbrīvojies no visa tā, kas tev tur šito visu liek darīt. Vai no tā, kas tev liek neizvēlēties to virzienu, kas tev patiešām ir tu, kas ir tavs, ja tu nespēji sadzirdēt viņu, jā, tas prāts, tas ego ir pārāk skaļš. Tad to vispār izvērstos viss savādāk. Tu arī būtu uzņēmējs, tu arī darītu, tāpēc, kas ir tavs talants, jā, tava prasme šeit. Tu sevi realizētu uzreiz virzienā, biznesā vai kur, būtu vispār cits tas viegli visi ietu, cits apjoms, cits līmenis, cits produkts, kvalitāte, viss šitais, pilnīgi viss citā gaismā atverās tādam cilvēkam uzreiz, kad viņš tiek vaļā no visa tā negatīvā, kas viņu pirms tam motivē to visu darīt. Un viņam atverās vienkārši viņa īstais tā dabā un lauks, un viņš sāka sevi realizēt. Un tad tas cilvēks ir laimīgs, viņš vairs nedara to, lai kaut ko kompensētu, viņš to dara tādā ziņā, ka tas ir viņa kā cilvēku būtnes izpausmes, kā veids, kā dievišķais ar viņu šādā veidā izpaužās un piedzīvo. Un tad jau rodas milzīgi biznesi, milzīgi projekti tādā veidā tiek realizēti, tiek radīti super uzņēmumi, super interesanti visādi pakalpojumi, produkti, un tie cilvēki, kas to rada, viņi savā šajā spējā kaut ko tādu radīt ir izcili, jo viņš ir savā vietā, viņš to dara kā sevis realizāciju, viņš nevar nekmaz neko citu darīt, viņš nedara to priekš naudas, vēl kaut ko viņš dara to, tāpēc, ka tas ir tas, ko viņš dara, tas ir viņš. Tāpat kā es daru to, ko es daru, jo tas esmu es nemācījos par to, es tāds piedzimu vienkārši un viss. Es par to arī pastāstīšu, iespējams, nākamajā video par sevi. Un par to, kā mūsdienās ir izkropļos tas viss pasākums. Un tev ļoti ilgi jāganās, lai saprastu, kas tu patiesībā esi. Un tas, ko tu dari, tas būs izcili. Un tev par to nav jāmācās, tāpēc, ka tā ir tava daba īstenā. Tu tā izpaudies, tu tas jau esi kopš dzimšanas. To nevajag mācīties, lai par to kļūtu. Tu jau esi tas. Jā.